Briselē pieņemtajam lēmumam par eiro kursa stabilizēšanu var būt tieša saistība ar degvielas cenām Rīgā un arī citviet Latvijā. Eksperti brīdina, ja Grieķijas krīzes dēļ eiro vērtība turpinās samazināties, ir iespējams degvielas cenas kāpums. Vai Grieķijas ekonomikas problēmas var pasliktināt situāciju arī Latvijā? To skaidroja Gatis Suhoveckis. Grieķija Latvijai var būt tuvāk nekā šķiet, un šīs valsts krīze var atspoguļoties arī 2000 km tālajā Latvijā. Latvijas iedzīvotājs pavisam tieši var skart Grieķijas ekonomiskās problēmas. Analītiķi šo ietekmi saista ar Grieķijas krīzes radītajām valūtas kursu izmaiņām. Visvairāk šobrīd tiek apspriests degvielas cenas iespējamais kāpums, jo pieaugusi dolāra vērtība pret latiem un eiro. Ja Grieķijas dēļ eiro kurs vājināsies, ņemot vērā, ka degvielas cenas starptautiskajos tirgos tiek noteikts dolāros, ja, tad ir iespējams, ka, teiksim, Latvijā eiro vērtības samazināšanās dēļ arī degvielas cenas pieaug. Degvielas tirgotāju asociācijā norāda, ka cena paliks nemainīga vienīgi tad, ja efektīvs būs tikko apstiprinātais eiro stabilizācijas mehānisms, bet ekonomists Andris Strasts vērš uzmanību, ka valūtas kursa svārstības nav vienīgais, kas nosaka degvielas cenu. Viņš norāda, ka būtiski samazinājušās izejvielu cenas, tā skaitā lētāka kļuvusi nafta, tāpēc degviela viņa prāt būtiski nesadārdzināsies. Tomēr eksperts norāda, ka Grieķijas krīzes radītās sekas var izjust Latvijas eksportētāji. Vienīgais, kas varētu būt efekts, ir tāds, ka šobrīd vairākums valstu, kam ir augsts budžeta deficīts, spēr, protams, papildus mērus, lai samazinātu izdevumus. Pastarpināt, protams, arī šis te izdevuma samazinājums var atspoguļoties zemākā pieprasījumā Eirozonas valstīs un tādējādi arī zemākā pieprasījumā drusku pēc Latvijas eksporta. Grieķijas ekonomisko grūtību dēļ riskus eksporta attīstībā saskata arī Latvijas banka. Tomēr ir arī laba ziņa. Grieķijas ekonomisko problēmu dēļ vēl lēnāks kļuvis eiro procentu likmju kāpums. Tas nozīmē, ka eiro kredīti būtiski dārgāk nekļūs vēl vismaz nākamo gadu. Saspringtā situācija Grieķijā, kur notiek arī vārdarbīgas demonstrācijas, var ietekmēt arī Latvijas iedzīvotāju ceļošanas plānus un likt izšķirties par labu atpūtai kādā citā dienvidu zemē. Gatis Suhoveckis, Aivars Baltmanis, LNT.